Prieks jūs redzēt. Yes. Un kamēr saprotu, pārējie jau iepērkās un ņem kaut ko graužam, mēs reāli iesim uz priekšu, nekavēsim. Mums ir reāli daudz, kas šodien jāzina. Man ļoti daudz, kas šodien jāizstāsta. Sākšu ar to, ka tad, kad es gatavoju prezentāciju šai filmai, man priekšā bija normāls challenge. Par ko jums izstāstīt? Par šo filmu? Nē, tas būtu kaut kā beigas stulbi, un man būtu jāizstāst jums, par ko tur ir. Līdz ar ko, kā nenospoilojot neko, izstāstīt jums par filmēju izjumu vai sagatavot jūs filmēju izjumu. Tad es sapratu, ka mūsu šī vakara varonis, režisors Nīls Blomkamps, patiesībā ir viens no tiem režisoriem, kurš visu savu mūžu ir filmējis vienu un to pašu filmu. Un, vai ko viņš būtu filmējis, tas būtu viens un tas pats. Līdzīgi kā to tā, teiksim, Kevins Smits vai Kventins Tarantino ar zināmiem nosacījumiem. Nu, lūk, un šovakar iziesim cauri Nīla Blomkampa biogrāfijai, apskatīsimies, ko viņš darījis iepriekš, kādi bija viņa panākumi, kāds bija viņa dzīves ceļš, un tas viss jums lieliski izstāstīs visu, ko jums jāzina pirms filmas Elysium. Bet mūsu šī vakara stāsts sākās Āfrikā. Kā mēs iedomājamies Āfriku? Šādi, bet nedaudz savādāk. Johannesburgā ir dzimis tolaik talantīgs jaunais cilvēks Nīls Blomkamps, kurš jau no agras bērnības bija nenormāli pavilks uz visa veida mehānismiem, uz automobīļiem un uz ieročiem, kas ir diezgan loģiski, jo ko gan citu tu var darīt pārņemtajā Johannesburgā. Kad viņam bija 15 gadi, viņš izdomāja, ka viņa dzīves aicinājums ir datorgrafika. Viņš sāka mācīties pašmācības ceļā 3D grafiku, 3D modelēšanu, un viņa skolā, kur viņš toreiz gāja, nebija īsti tāda tehniska iespēja, bet viņa skolotājs izdomāja lielisku risinājumu. Pirms 5 vai 6 gadiem šo pašu skolu bija pabeidzis viens cits cilvēks, kurš bija kļuvis par Dienvidāfrikas jaunāko TV producentu pašam ar savu studiju un tehnisko ekipējumu, un pie kura tad arī Nīlu Blomkampu piekomandēja kā asistentu. Un šis cilvēks bija viņa nākamais ilgtermiņa sadarbības partneris Sharlto Coplejs. Es gribēju teikt aktieris Sharlto Coplejs, bet, lai gan viņš tāpatās kā savā laikā, piemēram, Kventins Tarantino, gribēja izvēlēties aktiera karjeru līdz ar brīdi, kad viņa dibināto uzņēmumu Dienvidāfrikas Republikas vadība izvēlējās kā vienu no 3 certificētajiem satura piegādātājiem televīzijai. Viņam nācās šo te aktiera karjeru un aktiera plānus atlikt kaut kādā ļoti, ļoti tālā apziņas nostūrī un kļūt par uzņēmēju. Bet ar Blomkampu, kurš bija pa viņu 6 gadus jaunāks, viņu lieliski sastrādājās. Starp citu, vai jūs zināt, kas vēl nācis no Dienvidāfrikas no aktieriem? Jā, pareizi, Šārlīze Terāna. Lieliski, kas vēl? Cilvēks Mūmijs. Es neatceros, kā viņu sauc, bet tagad viņš ir jau nevis Mūmijs, bet cilvēks Austrumēropas terorists, man liekas, visur, kur var būt, sākot ar seriālu 24 un beidzot, es nezinu, tā, kā Mūmijs ir vieglāks. Bet okei, tas ir off-topics. Nu, lūk, un Sharlto Copleja vadībā Nīls Blomkamps viņam palīdzēja 3D grafiku, pretīm iegūstot pieeju tehnikai un ekipējumam un pašmācības ceļā apgūstot visu, ko varēja tālāk apgūt. Bet mūsu stāsts turpinās Otrā pasaules malā, kas ir Kanāda, kur 17 gadu vecumā Nīls Blomkamps emigrēja pret paša gribu. Viņa vecāki izdomāja, ka forši, ka tev ir Johannesburgā hobiji, mehānika, automašīnas un ieroči, bet tad, kad sāk šaut baltos kaimiņus, tad ir laiks doties dzīvot kaut kur citur. Viņi pārcēlās uz Vancouveru. Nīls Blomkamps nebija, atvainojos, es bišķi aizgāju prom par Kanādu. Tā mēs iedomājamies Kanādu, vai ne? Tur latviešiem gan otrā dzimte noieks ir, ne? Dažiem arī pirmā. Kaut kas trūkst šajā bildē? Jā, pareizi! Wolverines trūkšajā bildē, bet mums šoreiz ir tāda realistiska filma un realistiska prezentācija, tāpēc es ielikšu šādu. Nu, lūk, bet, kā jau es minēju, Kanādā mēs dodamies uz Vancouveru, un 17-gadīgais Nīls Blomkamps bija izdomājis I've had enough of this shit, man patika Dienvidāfrika, tikai Johannesburga, tikai hardcores, gribu atpakaļ. Viņa māte paņēma viņa 3-dimensiju modeļus, darbus un paraugus un aiznesa
uz Vancouveras filmu skolu, un viņu tur pieņēma bez pārunām, un viņam nekas cits neatlika, kā turpināt tur mācīties, kur viņš sāka apgūt datorgrafiku, 3D animāciju jau profesionālu līmeni. Ņemot tā, ka viņam tas padevās tīru labi arī uz Dienvidāfrikas datoriem, nav nekāds brīnums, ka ļoti, ļoti ātri viņš sāka strādāt vai piestrādāt, piemēram, specifektu studijā Embassy vai specifektu studijā Rainmaker, vai arī beidzot tika jauno režisoru, videoklipu un mūzikas video režisoru apvienībā Spy, kur viņš strādāja pie tādiem darbiem, kā, teiksim, reklāmas rūītes priekš Adidas, reklāmas rūītes priekš Citroena, reklāmas rūītes priekš Nike, un brīvajā laikā, protams, viņš uzņēma pats savas īsfilmas, kuras visas, gan reklāmas rūīšas, gan viņa īsfilmas var raksturot ar ļoti īsā teikumā, kad viņas ir hiperrealistiski uzņemtas ar hiperrealistiskiem specifektiem, kas ir tajās. Un, lai jūs saprastu, ko es domāju, un varētu iepazīties ar šo Neila Blomkampa karjeras posmu, noskatīsimies pāris viņa reklāmas, kā arī viņa pirmo īsfilmu, kura jau pavisam drīz kļūs par pilnmetrāžas filmu Chappie, vai vismaz viņa būs viņas pamatā. Tā, lūdzu video. Gives me a lot of information regarding what's going on there because it provides real-time video feed, and I don't have to put an officer right in front of me, so it's an advantage to having this. A really skilled sniper or somebody who's trained to run can almost master that. But introduce for the stress, for the heat, for the cold, for the fatigue. So then downhill, and this thing is just it's unbeatable. Es domāju, ka jūs piekrīsiet, kad 1 + 2 + 3 un kopā sanāk, District 9. Absolūti. Lūk, un pēc tam, kad viņa šie darbi tika ļoti atzinīgi novērtēja, teiksim, reklāmas, tā skaitā arī starptautiskajos reklāmas festivālos, protams, ka nāca piedāvājums no Hollywoodas, un, kā jūs saprotat, tad es esmu ticis klāt pie Neila Blomkampa karjeras dušais sāpīgākā punkta, kas ir plānotā, bet nerealizētā Halo videospēles ekranizācija. Kas tad tur īsti notika? Es mēģināšu izstāstīt jums ļoti, ļoti īsi. Vispār tā filma ir filmas tapšana, vai teiksim filmas tapšana, bet nerealizācija ir atsevišķa grāmatas vērta. Šajā grāmatā par to nav rakstīts, bet es atcerējos, ka šitā vienkārši šof grāmata par nerealizētām fantastikas filmām. Es paprasīju mūsu viesim Ērikam, vai viņš man pasaka, vai viņa ir laba, vai nav tikai tā, ka es jums to stāstu, bet ticiet man, ka tā grāmata ir ļoti laba. Viņa 2 reizes, jau tika izdota, vēl viena reize papildināta, līdz ar ko es domāju, ka nākamajā izdevumā būs arī par Halo filmu, tur citu variantu nav. Bet
protams, kad Halo filmā viss sākās ar Microsoftu un droši vien arī kaut kādā ziņā viss beidzās ar Microsoftu. Jūs esat ideāli, es biju domājis, ka neviens nesmiesies. Kurš vispār atcerās kaut ko tādu, vai ne? Kurš neatcerās, tiem izstāstiet lūdzu, kādreiz bija populārs ekrāns. Bet īstenībā Microsofts darīja visu ļoti, ļoti pareizi ar savu šo te galveno pērli, kas viņam ir Halo zīmols. Viņi gāja to, ko mūsdienās jau tagad mēdz dēvēt par Marvel piegājienu vai Marvel ceļu. Viņi pašocīgi noalgoja rakstnieku un scenārija autoru Aleksu Garlandu. Viņš ir diezgan prātīgs. Viņš ir, teiksim, uzrakstījis Grāmatas Beach, tur pāris Danny Boyle filmas un pat video spēli Enslaved. Viņš zina, ko viņš dara, un viņam var uzticēt. Un viņi iedeva viņam $1 miljonu ASV papildus motivācijai, lai viņš sarakstītu viņam filmas Halo scenāriju. Ar šo gatavo scenāriju pats Microsoft devās pie vēl vienas spēles Halo fana Petera Jacksona, kuram arī ar nelielu motivāciju. Viņš tika piesaistīts kā izpildproducents, droši vien no Microsoft puses arī ar vēlme, kad viņš varētu būt arī režisors, bet viņš izdomāja, ka, filmu režisēs mans ļoti labs tagad jau protežē, Nils Blomkamps, un tad Microsoft noalgoja kurierus, pārģēba viņus par spēles Halo galvenajiem varoņiem, iedeva katram no viņiem rokās pa scenāriju kopijai un aizsūtīja uz visām lielākajām Hollywood studijām. Un triks bija tāds, ka studiju pārstāvjiem bija jālasa scenārijas šo te kurieru klātbūtnē, kas piekritīsiet ir diezgan biedējoši. Īpaši, ja tu nezini, kas tas tāds ir. Tāpēc divas studijas atbīra uzreiz. Palika Universal un 20th Century Fox. Un atkal, protams, man jāliek šī bilde klāt, jo beigās viņi nespēja vienoties par naudu, tā skaitā par to, cik saņems Microsofts, cik saņems kurš un katrs no viņiem. Un Nils Blomkamps, kurš bija pārcēlies dzīvot uz Jaunzēlandi, 6 mēnešus strādāja un vergoja un taisīja konceptus un visu kaut kāds piegājienus, un viņam beigās viņš pateica, mēs nevaram vienoties, kurš saņems cik daudz, un savu tā, ka filma nenotiks, piedod vecīt. Bet labā ziņa tāda, ka ne viss ir zaudēts, jo kamēr viņš tur ņēmās, viņam ļāva, viņi sāka jau būvēt dekorācijas, viņi sāka būvēt ieročus, ekipējumu un tā tālāk. Viņi uzfilmēja 3 Halo 3 videospēles videorulīšus, kurus beigās samontīja kopā atsevišķā izfilmā, kuru es jūs tagad arī aicinu noskatīties, jo es varu darīt, ka neviens no jums to nav redzējis uz lielā ekrāna. Lūdzu video.
Package retreat. Roger that, Team 2. Warthog inbound. Diezgan iespaidīgi, ne? Priekš būtībā testa rullīša. Vēl iespaidīgāk tikai tas, ka kaut kur pasaulē eksistē reāls Halo džips, ar kuru Pīters Džeksons visdrīzākais vidzinās pa savu rančo. Nu, tas arī kaut kādā ziņā priecē sirdi. Jautājums, ko tālāk? Filma neizdevās, kaut kas ir jādara, līdz ar ko tas pats Pīters Džeksons
izrādīja kaut kādu absolūtu cēlāko rīcību. Viņš saka, vēl vecīt, turies, šerev 30 miljonu naudas, taisi, ko tu vien LA ratā gribi, un to viņš arī darīja, un, protams, kad mēs esam tikuši klāt pie filmas District 9, ko es ceru, ka visi jums ir redzējuši, un kas nav, tad tu būtu jālabo, teiksim, šovakar. Un jūs tikai varat iedomāties, ar kādu enerģiju un kādu spāru Nils Blomkamps ķerās klāt šai filmai, tāpēc, ka tā, ka tikko viņu nenormāli apjāja Microsofts, un tagad viņam ir jāpierāda visai pasaulē, pašam sev, Pīteram Džeksonam, un ko viņš prot. Kas man teiksim likās ļoti, ļoti interesanti, tad, piemēram, lielākā daļa no filmas dialogiem, kas bija šajā filmā, ir absolūti improvizēti. Vienkārši Šarto Koplējs gāja klāt pie cilvēku, kurš tēloja visas ciklonētiešus, un viņi sāka kaut ko runāt, un viņi mēģināja improvizēt, un skatījās, kas no tā sanāks. Un sanāca īstenībā ļoti labi, tāpēc, kad kur visi trīs ir beigās ļoti priecīgi, tāpēc, kad nopelnīja, viss bija labi ar naudām, filma tika nominēta nevis vienai, bet 4 Oskara balvām, tai skaitā par labāko filmu. Un jūs atceraties, ka vispār pēdējā laikā, kad būtu nominēts par labāko filmu, kaut kas tam līdzīgs. Man liekas, ka tas nenotiek vairs tā, ka pārāk bieži. Visādā ziņā šis viss pasākums bija ļoti, ļoti, ļoti veiksmīgs. Un tagad es nonācu pie līdzījuma, par kuru es negribu neko jums stāstīt, jūs viņu tūlīt redzēsiet, bet kas man likās interesanti, un varbūt jūs arī pamanīsiet to filmā, un varbūt tas būs jums arī motivators to pamanīt. Šajā filmā arī eksistē product placements, bet Nils Blomkamps bija tas, kurš personīgi izvēlējās zīmolus, kuri parādīsies filmā, un viņš personīgi brauc pie viņiem ciemos un mēģināja viņus pierunāt. Un šie zīmoli ir Bugatti, Nissans, Kawasaki un pat Versace. Es ceru, ka kāds vismaz Versace fans šeit zālē ir. Tas mēģiniet saskatīt filmā, kur ir šie zīmoli. Daži no viņiem ir virspusēji, daži no viņiem ir tādi ļoti paslēpti. Un to es pēkšu arī stāstu par Nilu Blomkampu, bet pārēšu savu mīļākā sadaļa. Konkursa. Par konkursu jūs labi zināt, šoreiz mūsu dārgais sponsors bijis nenormāli dāsns pēdiņās, un mums ir precīzi 5 plakāti un pēc jautājumi. Tā kā es pēc visām izfilmām ilgāk vairs neturēšu, un es sūtu ar jautājumu, jūs pacēt roku, sakat jūs atbildat pareizi, nākat pakaļ balvai, šoreiz nav lēlas, es nezinu, kur viņi ir, viņi nevienam plakāts nenesīs, bet tā kā būs jānāk vienam uz leju, un pārī aplaudē, protams, tajā brīdī, kad ir pareizi atbildat. Nav pareizā, tad svilpt vai kaut ko vēl. Labi, sāksim. Pirmais jautājums ir, filmā galveno lomu izpilda Matts Damons, bet kas bija pirmie? Jūs jau? Eminems. Un otru arī nosauksiet? Nē. Jo viņš nebija pirmais. Un apakšā cilvēks saka Diane Ford, bet kas Diane Ford grupa? Jā, labi. Ziniet, kā darīsim? Nāciet abi divi. Jums ir absolūti taisnība. Pirmais bija izpildītājs ar vārdu Ninja no Dienvidāfrikas grupas Diane Ford, un otrs kandidāts bija Eminems. Viens no šiem kandidātiem. Nāciet droši abi divi. Es jums iedošu plakātus par vienu vairāk, un jau atradīsies. Bet tā arī nebija pareiza atbilde. Vai arī bija? Nē, es kaut ko jūs iejaucāt. Jo es nevarēju sajaukt pēc definīcijas. Tā, dodiet lūdzu jums arī aizmugurē restorāniem. Apsveicu. Vēlreiz. Tā. Bet tas stāsts apakšā ir tāds, kad tā filma bija domāta tikpat mazbudžeta pusneatkarīgā filma kā District 9, tad sākumā tika uzrunāts Ninja, un viņš pateica ļoti vienkārši, es esmu Dienvidāfrikāns, es netēlošu nekādu fucking amerikānu. Sorry, vecīt. Lai gan droši vien, kad dzeru kopā un tā. Eminems teica ļoti vienkārši, jā, visi forši, bet filmējam Detroitā. Kas notika Detroitā, jūs saprotat, varbūt tagad varētu viņā filmēt, vai pēc gada. Bet toreiz nē, viņi izvēlējās Matta Damonu. Labi, nākamais jautājums ļoti vienkārši, cik projekti ir kopā ar Nilu Blomkampam un Šarto Koplējam ieskaitot izfilmus? Es neredzu nevienu, kurš būtu roku pacēlis. Jūs? 4. Jūs varat nosaukt viņus? Nē, ja jūs zināt. Labi, tas bija minējums, bet tā kā pārējā arī minēja. Īstenībā 3 un 4. būs tas,
kurš būs pēc tās īsfilmas, kur jūs tikko skatījāties pašu pirmo aplausi. Nāciet! Jā, bet jūs, pareizi? Jā, jūs teicat, kurš? Jā, jūs bijāt pacēlis roku. Jūs? Jā. Jā, nu tad nāciet pakaļ. Nē, es vienkārši šodien atvainojos. Mums kaut kā šodien ar konkursu tā, ka fundamentāli neiet vai arī ar rokām, es nezinu. Es nākamreiz mēs neliksim tik daudz īsfilmas, man liekas, tas kaut kā noved jūs uz tādu, kad jau gribas skatīties, nevis. Es visu saprotu. Paldies! Man būs jābūt vienkārši acīgākam nākamreiz. Labi, nākamais jautājums ļoti vienkārši. Uz kā ir balstīts šis te šauto kopēju varonis? Jūs? Beidzot. Jā, ok, fine. ir pareizi. Jā, viņš ir balstīts uz Dienvidāfrikāņu spēcvienībām pārsvarā Eiropiešiem, kas palīdzēja, teiksim tā, kādai no Dienvidāfrikas valdībām izkarot tā brīža taisnību. Nāciet. Es vispār reiķinājos, ka tas bija tas jautājums, par kuru es iedevu pirms tam 2 plakātus. Bet, jā. Tas aizgājās ar manējais, tā kā. Labi. Pirmspēdējais jautājums. Jodie Foster filmā atveido galveno ļaundaru. Ok, to nospēlot trailers, to jūs zināt. Bet kas piemīta šim varonim tāds, kas bija scenārijā un nav redzams filmā? Viena īpašība. Jā, jūs esat vienīgais, kurš pacēls roku. Vīriešu dzimumu loceklis? Jā, ja jūs gribat to tā noformulēt, scenārijā viņa bija vīrietis. Tas bija Secretary Delacour. Tā jau ir labāk. Tā. Jā. Ok. Un pēdējais jautājums ir sekojošs. Kāda ir Nīla Blomkampa mīļākā filma? Un tur ir 2 versijas. Pašā pēdējā rindā cilvēks. Aliens. Jā. Un ja kāds man pateiks otru, tad mēs iedosim arī plakāt otriem. Blade Runner. Jā. Bet jūs liekas, ka jūs dabūjāt plakātu, ne? Super, fine. Ok, nāciet darba 2. Jums ir absolūti taisnība. Tas ir Aliens vai Blade Runner. Es pieņemu, ka atkarībā nav gāstāvāk. Ok, tas bija viss no manis. Paldies jums liels. Un skatāmies filmu un trailerus. Man sola, ka būšot krūta traileri pirms tam.